Arī Kocānu novada doma ir starp tām pašvaldībām Latvijā, kas izmantojusi klimata pārmaiņu finanšu instrumenta sniegto atbalstu un savām darba vajadzībām iegādājusies Volkswagen markas elektromobīli. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar videi draudzīgo un ekonomisko auto, nedēļas nogalē pašvaldības sarīkoja tā prezentācijas pasākumu. Tās norisinājās visai interesantā un prezentācijas pasākumiem neierastā veidā. Kocānu novada čempionāta florbolā spēļu pārtraukumā florbolu komandas sacentās elektromobiļa stumšanā. Kocānu komandā uzņem tempu. Redzēs, kā tas būs, kā nebūs. Galvenais tiesnesis knapi paspēja līdzi. Un ir arī finišs taisnē. Ļoti labi. Par stiprākās un ātrākās komandas titulu elektromobiļa stumšanā sacentās 3 florbolu komandas. 2 no Naukšāniem un 1 pašmāju Kocānu florbolu komanda. Vai tikai tā sakritība, bet visātrāk doto uzdevumu paveica Kocānu florbolisti. Kocānu novada jaunieši stāsta, ka atbalsta elektromobiļa iegādi pašvaldības darbu veikšanai, taču tāpat kā daudziem, arī viņiem bažas rada tā akumulatora resurss. Ja var daudz nobraukt viņu, tad jā, ja maz, tad ties cik liela laime nebūtu palikt uz ceļa viņa ziemā. Tad tas ir tas, kas biedē, jā? Jā. Ja var daudz nobraukt, tad ir labi. Spāņi nevar atrast to elektrību. Kocānu novada doma elektromobīli izmanto jau 2 mēnešus. Un līdz šim tādas situācijas, ka kaut kur pusceļā auto varētu apstāties, jo tam beigusies elektroenerģija nav bijušas. Ar elektromobīli braukts tiek tikai novada robežās. Galvenais nosacījums – maršruts ir rūpīgi jāizplāno. Ņemot vērā to, ka mums šis elektromobīlis ir komunālā dienesta funkcija nodrošināšanai, tad tās ir tās funkcijas, kas lielākoties arī ir vajadzīgas šeit, novadā uz vietas. Mūsu novada ciemats mēs, kā saka, varam apsekot pilnībā ar to uzlādi, ko mēs par nakti uzlādējam. Tas nozīmē, ka reizi dienā lādējat, ja? Reizi dienā, jā. Elektromobiļa iegādes viens no galvenajiem iemesliem bija tā ekonomiskums, kas sevišķi būtiski ir, ja bieži nākas mērot nelielus attālumus. Lai nobrauktu aptuveni 100 km, tas izmaksā vien mazliet vairāk kā 1,70 eiro. Tāpat pašvaldība elektromobīlu nolēma iegādāties, jo tas nerada nekādu piesārņojumu videi. Elektromobiļa iegādes kopējā summa bija teju 29 000 eiro, taču tā kā klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta piešķirtais finansējums bija 18 500, Kocānu novada domai tas izmaksāja vien mazliet vairāk kā 10 000 eiro.